Nu, sveiki, meitenes, atkal uz tikšanās ir klāt. Prieks, kas atkal vienmēr mēs esam kā pionieri, kā es vienmēr saku, mūsu komanda ir mūsu komanda. Kas mani klausās? Ok. Turpināsim šodien, atkal būs garāka stāstīšana, jo man tā tomēr gribējās. Mēs esam aizmirsuši atkal kādu produktu, kuru mēs ilgi necilājam, jo tie ir tādi specifiskie produkti. Jā, tā tad mūsu numuriņi 1, 2, 3 un par 4 jau pagājušreiz mēs runājām. Šodien mēs runāsim par tātad numur 1, numur 2, numur 3. Sāksim jau pēc kārtas. Numur 1 kapsula tātad sastāv no sojas pupiņām, ekstrakta, jā, bez mīzas, tieši tikai pati pupiņa, kur ir attīrīta, sakārtot un izvilkt šis te sojas ekstrakts, tieši sabalansēšanai, un ko viņš darīs, to es stāstīšu tālāk, un vēl poligola ekstrakts, jā, tas ir tāds augs, kurš arī mums sakārtos un palīdzēs mūsu organismam. Šis ir komplekts, bet tālāk, jā. Šis ir komplekts, kas ir, var viņu pa vienam lietot, var viņu lietot visi 3 kopā. Šis komplekts ir domāts tieši priekš, kā es saku, atkarīgiem cilvēkiem, tātad smēķēšana, alkohols, narkotikas, HIV arī, ja, vai spidam, arī tam. Šīs te vairāk ir tā kā noslieci vairāk uz narkotikām, ja, vai arī tiešām arī alkoholiķiem. Ļoti spēcīga programma. Kā to darīt, to pēc tā. Tātad iekšā tātad ir sojas pupiņas. Tā kā sojas pupiņas ir nozīmīgs olbaltumvielu avots, kā jau zinat, jā, tātad pupiņas mums ir jāēd, pupiņi un zirņi mums ir jāēd, jā, jo tas ir olbaltumviela, kuru varam bez citām olbaltumvielām, kuras varbūt organismā nemaz nepārstrādājās, bet pupiņas un sojas pupiņas, tās ir nevis soja kā tāda, bet tieši pupiņas, kuras ir tādas maziņas, jā, kuras kā pupas, jā, un ļoti spēcīgs tiešām olbaltuma avots. Nodrošina veselīgu šūnu attīstību un regulē vielmaiņas reakciju. Ir zināms, ka sojas pupiņas ir piemērotas miega problēmu risināšanai, regulējot vielmaiņu, un tas satur lielu daudzumu magnīju. Tātad uzlabo miega kvalitāti un nodrošina efektīvu klausīšanos kā šķiedrvielu avots, tas pātrina gremošanu un ir dabisks līdzeklis pret tādiem stāvokļiem kā aizcietējumiem. Kā jau zinat, atkal mēs vienmēr runājam, kad ir jāsakārto vienalga, kāda mūsu ir organisma problēma, mums jāsakārto ir mūsu gremošanas sistēma. Tātad arī pie šīs te mūsu cilvēku problēmām ir vispirms jāsakārto zarnu sistēma un sakārtot gremošanas sistēmu, uzlabot to, jā, tātad ir numur 1 arī speciāli izveidots, kas sakārto un palīdz šai te gremošanas sistēmai, jo ar narkotikām un ar alkoholu gremošanas sistēmas tur viss ir sabojāts. Jā, atslābina gremošanas sistēmu, tad vieglāk uzņemšana, jo tie cilvēki, kur atsevišķi ar narkotikām vai arī tie alkoholiķi, arī viņi ļoti maz ēd, jā, viņi vairāk tikai to dara, ko viņiem gribās, bet tā gremošana tur viss ir sabojāts. Tātad sojas pupiņas viņas gan pabaros, jā, gan arī sakārtos šo te arī sistēmu un zarnas. Palīdz uzturēt ķermeņu līdzsvaru pupiņas, jā, tātad attīra asinis no kaitīgām vielām. Un ir šī te trefinols, jeb japāņu pienzāle saucamā, jā, tā pie mums neaug, tā aug tikai pie viņiem, un Japānā vēl viņa aug, tāpēc arī viņa arī tā saucās, bet aug arī tātad augstienēs, jā, un Turcijā aug tieši,
augstu kalnos, viņi tur speciāli audzē un kā jau zinat, visu to pārbauda. Bet šī te pienzāle atsevišķi kā tāda, viņa ļoti efektīga ir bronhīta gadījumos. Tātad smēķētājiem, jo viņa ļoti labi attīra krēpošanu, attīra plaušas, nomierina krūškurvi. Ja pašu kā tādu, tā pienskābe vairāk strādā tā kā ar plaušām un šo te traheju un bronhu attīrīšanai, ja? Gan smēķētājiem tātad, vai arī, kā, protams, arī narkotikas cilvēkiem, ja? Jo viņiem tās bronhi tur viss ir netīri. Tātad šis te numur 1 vispirms attīra organismu, ja? Kā vienmēr mēs sakam, kā citur mums ir jābūt attīrīšanas programmai, tā arī šeit ir attīrīšanas produkts numur 1, kuru ir jālieto noteiktā laikā, to pēc tam es stāstīšu. Ļoti labi pienskābi arī šo te pienzāli var, un šo numuru 1 arī var lietot atsevišķi grūtniecēm, kuriem ir mazs piens. Viņš ļoti efektīgi atjauno pienu, krūts muskultūru, sakārto un atjauno piena dzirdzeriem strādā, vecakot, ja? Efektīgi ir, jo viņiem ir arī pienzālei ir arī ļoti daudz sapanīni, ja, kas strādā ar šo te organismu. Un saucamā šahmī eļļa tur ir un golterīns iekšā. Tādas vielas, kuras arī sakārto kuņģu gļotādu piereiz, kura viela, viņa sapanīns var kairināt, bet šī te gloterīns viņš arī tieši otrādi sabalansē. Tātad kopā abas divas saliekot, viņi normalizē kuņģu gļotādu. Ļoti efektīgs arī viņš pie reizes atkrēpošanai, refleksu sakārtošanai, tiem, kam ir problēmas ar atklapošanu, ar atkrēpošanu. Tātad numur 1 arī var viņu atsevišķi, bet, ja, tā kā vienu kopā ar numuru 2 pēc tam pastāstīšu, ja? Un atjauno refleksus. Mīkstina plaušas, mīkstina krūtis, pašas par sevi kā krūškurvi, muskultūru ļoti viņa atslābinās, nomierinās, ja? Un tāpat kā jau no nosaukuma pašā ir tātad piena sakārtošana. Tas palielina piena piegādes sīvītēm, kā jau es arī teicu, kas baro bērnu ar krūti. Tātad, ja tām, kurām nav piena vai par maz piena, tad arī šo te var iedot, kā viņš ļoti, ļoti labi pabaro un nebojā bērniem sistēmu un nebojā neko tieši otrādi bērniņam arī sakārtosies ļoti tāda kuņģī, jā, līdz ar to, kā māmiņa dabū, tā arī bērns dabū. Tas darbojas arī kā sviedriešanas līdzeklis, stiprinošs līdzeklis, palielina urinēšanas organismā. Tātad viņš palīdz atkal nierēm attīrīties, ja? Jo ir sevišķi, kāpēc arī šī te zāle pielikt, tāpēc, ka narkotika cilvēkiem, viņiem viss ir jātīra ārā no tā organisma, ja? Un šie pienzāle, viņa tiešām dzen visu ārā, visus toksīnus, visas indes, jā, visu, viņa ļoti, ļoti liela attīrīšana. Pieaugušajiem tātad ieteicams ir lietot vienreiz dienā, uzdarot lielu daudzumu ūdens, kā vienmēr. Bet tur ir pa laikiem, pēc tam es stāstīšu, kā tas ir. Tā, numur 2. Tur ir sojas pupiņas, atkal tās pašas. Tur ir tas pats pienzāle iekšā, bet klāt vēl ir lavanda. Lavandu jau mēs daudz un dikti apkārt esam izrunājuši. Tas tāds interesants komponents, kopā salikts šeit te vēl papildot lavandu, jo numur 2 ir tas, kurš nomierinās to trako, kā es saku, trako tīrīšanu, bet tai pašā laikā lavanda dos to mierīgumu, cilvēks nomierināsies nervu sistēmā.
Ja, un tur ir, kā redzat, par gramiem ir sabalansēts. Tā lavanda ir tikai 35 mg klāt, kuri ļoti, nu tiešām viss kopā tur sabalansējās, lai nebūtu tik stiprs tā tīrīšana. Viņš joprojām turpināsies, ja, jo tur ir mazāks tas komplekts, iekšā tā pupiņa mazākā koncentrātā nekā numur 1. Tāpat arī pienzāle ir mazākā koncentrātā, bet klāt ir lavanda. Tātad nākošais etaps ir tas, kurš atkal gan tīra, palīdz tālāk tīrīt, bet viņš nomierina organismu, ja, jo tur ir lavanda. Ja, un arī pierādījumi ļoti, ļoti daudz, un rezultāti ir tiešām ļoti, ļoti labi un ļoti ātri. Tātad, kā divos vārdos, ko tad mūsu lavanda dara? Tātad viņa tur palīdz, tas efektīvs līdzeklis pēc stresu, ja, kā jau mēs esam runājuši par lavandu, galvas sāpēm, stimulē apetīti, atvieglo gramošanu, ja, gāzes kuņģī nomierina un zarnas. Tas nomierina ārkārtējos un depresijas saistībās aiztiktītos gadījumos, tas mazina bezmiegu. Tātad dod cilvēkam, jo cilvēki gan alkoholiķi, gan arī narkotikas cilvēki, viņi neguļ. Viņiem visu laiku vienā stresā, visu laiku vienā trauksmē, jā, sevišķi, kad vairs nelieto, tad viņiem trauksmes vispār, bet šis te būs tas, kas sāks pakāpeniski cilvēku nomierināt, un viņš sāks pamazām gulēt, lai var nomierināt un sakārtot visus refleksus. Tas nomāc vemšanas refleksu, jo narkotikas un alkoholiķiem attīrot organismu, un starp citu arī pīpētājiem, ja tīra organismu, ja, tad viņiem ir vemšana ļoti, ļoti spēcīga, bet šis te neļauj, viņš nomierina to kuņģi, un tātad nav šī te vemšanas refleksa, nesabojā trahejas, jā, un nesabojā visus refleksus, kas ir vajadzīgs. Ļoti spēcīgs diurētiķis, tātad viņš nomierina. Attīra nieres, mazina muskuļu sāpes, tas labi nodara garstāvokļu problēmām. Kā tādam, jā, es jau teicu, ka viņus var arī atsevišķi. Ja ir vajadzīgs, tad šos te abus divus var pilnīgi atsevišķi, ja ir, piemēram, tāds drusciņi, piemēram, ir sevišķi, ka cilvēks, drusciņi ir padzēris tur, jā, un kaut ko, tad šo te un nevar atkāpties, ja, piemēram. Jeb atkal ir tādi cilvēki, kuri alkoholiķi, tas ir pats par sevi, bet ir tādi cilvēki, kuri, pieņemsim, dzer 3 dienas, ja, un viņš nevar, kamēr nav galīgi gar zemi, tikmēr viņš nevar atkāpties. Tad šie te 2 produkti ir arī tie, kurus var padot, ja, palīdzēt viņam atkāpties, ja, lai viņš tālāk vairs tik traki to nedarītu, ja. Tad numur 3, tas būs drusku vairāk, jo tas ir tāds produkts, kur ir pelegramas ekstrakts, tur ir ļoti spēcīgs un daudz kompleks, tātad artišoks iekšā, ginka biloba un asinszāle. Tāds, iedomājieties, kāds liels kompleks, ko viens otru papildina, ja? Lai visu atkal to nostiprinātu, kas ir sākumā izdarīts. Tātad kārtīgi iztīrīts, sāk nomierināt, un te ir sabalansēšana. Te ir jau organismu sabalansēšana. Tātad pagēna sēklas, tas novērš augšējo elpceļu un infekcijas kopumā. Kā tādas, ja, tātad viss pārējais jau mēs apmēram zinām. Ginko bilobu mēs zinām, ko daram, ja, tātad viņš sakārtos nervu sistēmu, attīrīs elpceļus un sakopsies, tātad asinszāle būs iekaisumiem, ja, viņš normalizēs asins cirkulāciju un vispārējais, visu to mēs zinām, jau vairāk tam nepievērsīšos. Bet numur 3 vispār, ko viņš dara un ko viņš, priekš kam viņš ir, jo numur 3 var arī atsevišķi, pilnīgi atsevišķi no numur 1 un numur 2 atsevišķi var lietot kā produktu kā tādu. Ja? Tas novērš menstruācijas traucējumus, tas mazina menstruācijas sāpes,
Tas palielina ķermeņa pretestību ar antioksidantu īpašībām. Tātad novērš iekaisumus. Tas novērš elpošanas problēmas, it sevišķi pie astmas cilvēkiem, lai noņemtu spazmas, lai noņemtu lēkmes. Numur 3 ir pirmais produkts. Ja, kurš var palīdzēt, kā sanitārs mājā astmniekiem ir jābūt kabatā. Īstenībā viņš ļoti, ļoti palīdz. Tiešām, ja nāk tās lēkmes virsū, ja astmātiķiem, kam nav pēkšņi ar ko elpot, tad numur 3 viņu iedzerot, viņš noņem to spazmu. Tas palīdz izvadīt tārpus un parazītus no zarnām. Tātad, pirmais, otrais mēs dodam zarnām sakārtoties, mēs viņus tīram, bet numur 3 ir tas, kurš, kā es teicu, sabalansēšanai, jo viņi visi tie toksīni un tie parazīti, kas viņiem ir, un vispār organismā, lai būtu tāda kārtīga tīrīšana no parazītiem, tad arī numur 3 ir viens no tiem, kas palīdzēs izvadīt tārpus, arī bērniem. Tas ir atkrēpojošs līdzeklis, tātad arī pie ja ir bronhīti, kur nevar atkrēpoties bērni vai pieaugušie arī, ja, pie lieliem, kam ir sakrājās un nevar attīrīties, ja, pie galvas vēžiem, pie kaklas vēžiem, pie trahejas vēžiem, ja, kuriem ir krēpas un nevar viņas atkrēpoties, tad numur 3 būs tas, kas iedzerot vai pat sašķaidot viņu ūdenī un iedzerot iekšā, jo ir cilvēkiem, kuriem ir trahejās vai žokļos ir vēži, viņiem tur liela audzēja ir, jā, es zinu tādu cilvēkus, ja, un viņiem līdz ar to viņi nevar ēst, ne dzert, neko norīt nevar, ja, un tad viņiem vajag vai nu pilināt mutē, vai lēniņām šķidru viņi var to izdarīt. Numur 3 būs tas, kas palīdzēs to un palīdz arī, ja ir rezultāti, ja, ka palīdz attīrīt to visu krēpošanas. Viņam viss tīrās ar to ūdeni ārā, ko viņš dzer ar to numur 3. Ja. Tātad, un ļoti arī labs ir galvas sāpēm un kaulu sāpēm, kā tādām, ja, ir, jo arī pie kaulu vēžiem ir ļoti liels sāpes, vispār jau vēži kā tādu, visur vienalga, kur viņš ir, viņš dod ļoti liels sāpes, tātad numur 3 ir tas, kurš var šos te simptomus noņemt, palīdzēt cilvēkiem vieglāk. Ļoti liels pretiekaisumu līdzeklis, jā, gan visādās infekcijās, gan vispār, un šeit tieši ir arī numur 3 domāts arī šai te sistēmai, jā, pie tātad ārstējot narkomānus un ārstējot alkoholiķus un smēķētājus, vai arī pie HIV, jā, arī šis te ir produkts, kas var palīdzēt šos te sakārtot, tur palīdzēt viņiem, jā. Tas samazina problēmas kā pie depresijas un stresa. Viņš arī viens no tiem, numur 4, tas tāds maigāks, šitais numur 3 ir tāds stiprāks, kurš to depresiju, jo tad, kad cilvēku sāk sakārtot sevišķi narkomānu, kad viņam vairs negribās dzert neko iekšā, vai pīpēt, vai vienalga, vai dzert alkoholu, cilvēkiem to vairs negribās, bet tad viņiem sākās nervu sistēmu uzbrukumi, jo viņi vairs nesaprot, ko darīt, kā būt. Tagad ir depresija, ārprāts, kas ar mani notiek, jā, un tad ir numur 3, kurš jādod, lai viņš neieiet tai depresijā. Jā, tāpēc arī numur 3 šajā programmā ir pielikts klāt. Bet viņu arī pie lielām depresijām, kam vispār ir depresijas, tiem arī var dot atsevišķi numur 3. Ja? Nodara arī diabētika pie krampjiem, saaugstēšanās, pie laringīta, faringīta, tātad augstu roku un pēdu, tātad, jo šie te ginka biloba darīs to, kad viņš laidīs vairāk asins cirkulēs, ja, un būs tas sakārtosies cirkulācija, ja, attīrīsies, un pie Parkinsona arī, jo viņiem arī pie Parkinsona slimniekiem ir arī depresijas, ir stresi, ir bailes, ir atkal otrādi, vai atkal tieši viņi pārdzīvo, un tur tā, jā, bet tā tad viss
numur 3 var arī tiem dot, un viņi būs tādi mierīgāki, sevišķi tie, kas ir agresīvi. Tas ir noderīgs ļoti pie gripas arī der, tātad saaugstēšanās gadījumā arī mēs varam, pretsāpju līdzeklis, es jau teicu, nostiprina atmiņu, sakārto atmiņu, jo pie narkomāniem ir tā, ka viņi vairs neko neatcerās, viņi neko vairs nesaprot, viņi dzīvo vienkārši savā pasaulē, jā, bet tad, kad sāk viņu attīrīt un sakārtot, tad viņam gan tā depresija, gan arī, bet viņam arī sakārtosies arī atmiņa, un viņš sāks atcerēties iepriekšējo dzīvi, kā jābūt, kā sakārtos, un ar psihologiem kopā tas ir jādara. Tas baro arī iekšējo, dod komfortu un mieru, palīdz mazināt spriedzi, jā, tātad ir priekšrocības urīnceļu infekciju gadījumā. Tātad, ja ir arī pie cistītiem, pie pilonefrītiem, arī var dot šo te numur 3. Palielina kaulnu veidošanos un aktivitāti. Tātad atjauno, jo tā būs asins zāle, kas to dara, un selijas sēklas, jā, kuras atjauno muskultūru, jā, tātad arī, jo viņam visam ir jāatjaunojās, jā, organismā, it sevišķi tādiem cilvēkiem, narkomāniem, jā, palielina tātad atbalsta svara zaudēšanas procesu un pātrina vielmaiņu. Tā numur 3 arī var lietot pie svara mazināšanas. It sevišķi tiem cilvēkiem, kuriem ir ļoti liels svars. Viņiem arī ir depresijas un nāk virsū, jā, kad, tu nevari, vai viņš tik ātri nevar, vai viņš nevar sevi sakārtot, vai tas viss iet ļoti lēnām, jo tiem, kuriem ir ļoti liels svars, jā, tas nebūs ātrā variantā, jā, bet viņš tā pamazām visu to darīs. Un tad numur 3 būs tas, kas samazinās un sakārtos to stresu tajā, un muskultūra arī, starp citu, numur 3 ir tas, kurš sašķeļ taukslāņus, arī palīdz, jā, sašķelt. Tas mazina sāpes vēdrā, ja tādas ir, jo narkomāniem ir diezgan, jā, tātad bezmiega problēmām, jā, un ko izraisa narkotika lietošana, jā, tā kā tas ir speciāli, programma tāda ir domāta, bet arī parastam cilvēkam, es saku, kuriem ir miega problēmas, atkal ir viens no produktiem, kuru var lietot pie miega sakārtošanas. Sakārto hormonu serotonīnu, tas padara cilvēkus mierīgākus, tam ir lieliska ietekme uz gremošanas sistēmu, tas regulē nervu sistēmu, nodara miega traucējumu gadījumā, tas arī aktivizē reproduktīvo hormonus, varikozās vēnes, migrēnas, osteoporozi, osteohondrozi, limfotēmiju, lipotēmiju, jā, tātad viss, kas saistīts ar hormoniem, podagras slimībai, ļoti, starp citu, arī psoriāzei, jā, asinsvadu traucējumu gadījumos, un tas var arī atbalstīt kā garīgo attīstību kā tādu, jā, jo tas ir numur 3, es saku, tas ir tāds pamata elements, kas visu sakārto, saliek pa lauktiņam kārtībā. Šeit es ieliku tādu slaidu, lai jūs zinātu 2 vārdos, ko te katrs tur dara tam numur 3, jā, tātad artišoks mums sakārto aknus, jā, jo bagāts ar dzelzi, ļoti bagāts ar šķiedrvielām, atbalsta kuņu zarnu traktu, jā, ginka biloba mums ir asins plūsmai, tātad sakārto gan smadzenēs, gan arī, arī var kā Alzheimer slimniekiem, vai ne, kā es teicu, arī miegu sakārto, līdzsvaru ausīm, ja ir problēmas, jā, lauku zāli, tātad mūs palīdz sakārtot holesterīnus pie asmām, pie zarnu traktiem, ja, kam ir viss tāds salikts komplekss, kas viss kopumā dod to, ko jau es iepriekš teicu, ja. Asinszāle kā tāda arī ļoti labi, starp citu, pie gastrītiem, bet tas viss ir, kā es saku, te numur 3 pa drusciņam katrs ir ielikts, lai otru sabalansētu un lai būtu mums sakārtot. Tā. Tagad es pastāstīšu tālāk rakstīsim, kā tad lietot, un tad runāsim par jauno produktu.
kāda ir vesela sistēma, kā šos te numur 1, numur 2, numur 3 mēs lietojam un kā vajag lietot. Tātad jābūt ir stingri režīmā, tātad stingri 6 stundām, jāizvēlas cilvēkam savs ērtākais laiks. Pirmkārt jau sācam ar to, ka, ja mēs runājam tieši par narkomāniem, dzērājiem, alkoholiķiem un smēķētājiem, viņiem visiem vispirms ir pašiem jāpiekrīt tādai lielai sistēmai, jo tas ir kā pulkstens, noteiktā laikā jādzer, noteiktā laikā viss ir jādara, un ja to nedara, tad jāsāk sistēma visu no gala. Tas ir pats svarīgākais, un viņam tas ir jāsaprot. Ja viņš to nesaprot, nav jēgas nemaz kaut ko piedāvāt un kaut ko runāt. Ja? Piedāvāt jau mēs varam, bet katrā ziņā to ir ļoti stingri, un saviem cilvēkiem ir jābūt kādam blakus, kas to regulē un kas to kontrolē. Ja, jo tur ir tiešām pa laikiem, ja? Un tātad sāks tātad ir ārstēšanas laiks ir no 9 rītā, pirmais laiks 3 dienā un vakarā 21. Tā kā jau zinām, kā mēs pamata elementā mēs strādājam. Tātad 3 reizes dienā ar 6 stundu pārtraukumu. Tas ir ļoti svarīgi pārtraukumam, jābūt ne vairāk, ne mazāk par 6 stundām. Ja? Tātad katram tuviniekam tātad ir jākontrolē šis stāvoklis, lai viņš to darītu. Narkotikas tiek lietots tikai ar pilnu vēderu, tātad pēc ēšanas, tikai nevis tukšā dūšā. Jādzer ļoti daudz ūdens vai piena produkti, bez cukura, jogurtus var, bet arī bez cukura. Jāēd citroni, tātad ir jābūt C vitamīnam. Vai nu dzeram papildus, vai nu tiešām dzeram skābu ūdeni, uz šiem produktiem ir jādzer. Varam ar citronu sulu jāatšķēdīt ūdeni un jādzer ir virsū, bet arī dienas laikā ir ļoti daudz jābūt C vitamīnam. Atkarīgi var lietot alkoholu, narkotiku, jo cilvēks ir sevišķi narkomāni, ir tie, kas, viņi nevar uzreiz nomest visu, tāpat arī alkoholiķi, viņi nevar pēkšņi rast un nedzert vairs, ja? Bet, ja viņi to dara, bet tik un tā var lietot mūsu produktus, ja, bet ne mazāk kā 2 stundas pirms lietošanas, tātad, ja viņš iedzer narkotiku vai alkoholu, tad jābūt 2 stundām starpā, lai iedzertu mūsu kapsulas, ja? No sākuma, protams, jo, kad sāks lietot, viņš ar laiku vairs negribēs to darīt, ja? Tātad pirmajās dienās ir noteikts grafiks. No rīta pirmajā dienā ir no katra pa vienai kapsulai. Otrs rīts ir 2 kapsulas no katras, ja? Tātad katrs savā stundiņā. Trešajā dienā ir 1 kapsula dienā, jā, tad atkal aiziet atpakaļ, un tad ir 3 dienas pārtraukums. Tāds interesants grafiks. Numur 1 ir jādzer 1 kapsula, numur 2 ir jādzer 2 kapsulas, numur 3 ir jādzer 1 kapsula. Jā, un tā 3 dienas pēc kārtas. Tad ir 3 dienas pārtraukums, un tad atkal sākās tālāk pa 2 kapsulām, 3 kapsulām un 1 kapsulu. Tātad numur 1 ir 2, jā, 3 reizes dienā, numur 2 ir 3 kapsulas 3 reizes dienā, un numur 3 ir 1 kapsula, tātad 1 reizi dienā. Obligāti, kā es teicu, ir C vitamīns. Var lietot multivitamīnu, lai pabarot ātrāk, ja, lai dotu atkal lielāku spēku, lai ātrāk barojās organisms. Ja. Un tā viņus dzeram nepārtraukti 6 mēneši pēc kārtas. Ja pārtrūkst
Bet tur jau tā lieta ir, tam cilvēkam ir jāsaprot, ja pārtrūkst, un cilvēks pēkšņi pēc mēneša lietošanas vai 2 mēnešu lietošanas viņš pasaka, ej tu bekās, vai sāk atkal kaut ko lietot, tad viss darbs ir vējā. Viņš nesakārtos neko, tur jau tā lieta, šeit ir tai programmai ļoti spēcīgi jābūt, jākontrolē visu. Bet to var dabūt, ja cilvēks tiešām to grib un ir ļoti liela rezultāti. Citam pat nevajag 6 mēnešus. Nu, šeit ir tāda programma tā kā izdomā, kad sakārtot, ja, ka tie 6 mēneši tomēr ir vajadzīgi. Bet ir citam, ka ir jau pēc 3 mēnešu. Viņš vairs negrib neko un grib skaisti dzīvot. Un sāk darboties, jo pēc tam arī ar šiem cilvēkiem, protams, ir jāpiesaist ir psihologi. Mums tajā medicīniskajā centrā, kas ir Turcijā, tur viņš viss tur ir sakārtots. Tur arī ir, ja grib tur cilvēku aizsūtīt, tad to var darīt, ja, un lietot mūsu produktus, un tad tur ir psihologi, un arī tur viss kopā tur notiek, ja, un sakārto. Pie mums ar īstenībā to var darīt un arī var piesaistīt psihologus, jo pirmajos 3 mēnešos nevajadzēs, jo kamēr viņš sakārtosies ar šiem te 3 produktiem. Vēl var, ja ir nervu sistēma nav, ir vāja un viņš, tas numur 3, viņš tur tā nepalīdz ritīgi, tad vēl var piesaistīt numur 4 pašā galā. Bet tas ir pēc 3 mēnešiem, ja, lai vēl dotu klāt. Tātad galvenais ir noteikti vienā laikā, ja 1:00 mēs dzeram, tad 1:00 viņam ir jādzer. Ja? Un tad tā programma strādā. Bet kā jau es arī teicu, kad var arī dzert atsevišķi, ja ne tikai tā cilvēkiem, bet arī šos te produktus mēs varam arī atsevišķi lietot. Ja? Katrai vajadzībai, kā ir vajadzīgs. Ja? Atsevišķi nervu cilvēkiem, tātad numur 3. Numur 2 mums ir ļoti labs, tātad arī ļoti spēcīgs, ja ir ļoti parazīti, ja ir ļoti daudz cilvēkiem, ja, kuriem ir, jeb ļoti spēcīgs ar starp citu ir numur 2 ir, un abi 2 numur 1 un numur 2 ir arī onkologiem, ja, kuri ļoti lielā stadijā var dot, un viņš tīrīs visu ārā dzīs un tos parazītus tur beigs nost un darbosies un būs, ja, tā kā arī ne tikai narkomāniem un alkoholikiem, bet arī mums parastajiem arī var to izmantot. Nu tā, tas bija par to numur 1, 2 un 3, jo tur noteikti būs pēc tam vēl kādi jautājumi, ja to vajag. Man ļoti gribējās, tā kā varbūt esat jau dzirdējuši, ka mums būs ļoti spēcīgs produkts, vēl viņš pie mums nav, bet viņš ir Turcijā, ja, jau tirgošanā, tā kā drīzi jau būs pie mums. Tātad jūras priedes ekstrakts un aromāts. Viņu varēs izmantot gan kā aromātu, priežu aromātu, ja, gan kā arī eliksīru, ja, kā ekstraktu. Iztulkoju to, ko es atradu un ko mums bija ielikuši, ja, latviešu valodā, lai mums ir latviešu valodā. Bet katrā ziņā mums ir jau zinām, ka mums ir produkts priede kā tāda, tā ir mazā priede, ja, bet šeit ir tieši no jūras priedes izveidots un sīkāk tad es tagad to arī stāstīšu tieši to, kas ir, kā es atradu, ja. Jo gribu pateikt tikai to, ka šis te ekstrakts aizvietos mūsu proteksu. Viņu varēs lietot un viņu lietos programma, jo būs 6 pudelītes vesela programma, ja, ārstnieciskai nolūkam atkal, ja, vesela programma 6 pudelītes būs kastītē, tātad noteikts daudzums. Priedes ekstrakts ir bagāts ar polifenoliem, savienojums, avots. To plaši izmanto kā augu piedevu visā pasaulē, kā zinat, ja? Visur, kur bernacināls sastāv no daudziem fenola savienojumiem, to starp alfa 4 erpanalīniem,
ko sakārto, sabalansē ļoti spēcīgs antioksidants. Ļoti spēcīgs, īpaši, jo mūsu organismi ir ļoti vāji. Proteks mums bija izveidots kā vairāk kā covidam, kā infekcijām, ja? Bet šis te būs tieši kā antioksidants, jo ko mēs pagājušreiz runājām par cilvēka organismu atskābināšanu. Ja? Tātad, lai mēs nebūtu tieši šis te ir, kāpēc viņi izveidoja, tāpēc, kad, kā jau pagājušreiz runāju, kad ir gandrīz katrs trešais cilvēks, kam ir vēzis, ja? Un tāpēc, ka organismi skābi un antioksidants ir vajadzīgs mūsu organismā. Mēs nevaram atrast ūdeņus tādus, un ko mēs arī dzeram, jo šo te ekstraktu mēs arī varēsim ūdenim palīdzēt savu organismu mīkstāku uztaisīt un sakārtot. Jūras priede ekstraktā esošo savienojumu fernicelolu plaši izmanto kā augsta līmeņa zāles daudzām smadzeņu slimībām. Tātad, jo arī ir pierādīts, ka arī ir šobrīd ļoti daudz ar smadzeņu problēmām cilvēki, ja? Un arī šīs te produkts būs pamatā arī ar to arī būs sakārtots. Jo, ja atskābinās organismu, tad viss automātiski sakārtosies. Bencenols spēlē svarīgu lomu stabilas vides uzturēšanā smadzenēs, šķērsojot hemanīciju filālo barjeru. Tas ir tas, kā lai saka, smadzenēs apvalkam ir barjeras starp pašu smadzeni un šo apvalku. Tas starplauks saucās tur tas garais nosaukums, ja? Un viņš uzturēs un sabalansēs, jo tur būs tajā vietā mums smadzenēs dodās spiediens. Un ja viņš tur ir pa daudz, tad mums smadzenes sāk nepareizi strādāt. Ja mums tur arī tajā starpslānī mums veidojās skābekļu uzsūkšanās. Šis te produkts mums būs tas, kas sabalansēs šo spiedienu starp apvalku un pašām smadzenēm. Un tas ir universāls tiešām, jo tāda produkta nav. Nav vēl nebija atrasts. Jo viņš to dara. Ja ir mums šobrīd ir, kas taisa un dara mums visu kaut ko, bet, kā zinat, vārot priedes čiekurus un skujas un ko tik mēs latvieši nedarām, ko jau zinat, ja, bet tie nav attīrīti tā, kā šeit ir attīrīti no visām pamatvielām, tām sliktām vielām, kas ir šajā, un šeit ir atstāti tikai tie fermenti, tikai šeit te vielas, kas to dara un ātri un šūn līmenī. Ja? Tātad, un viņš palielinās procesus centrālajai nervu sistēmai. Ar nervu slimniekiem atkal strādāsim, jo smadzenes atbild par nerviem, ja smadzenēs pietrūkst skābeklis, tātad, un šis te smadzeņu apvalkas spiediens ir pa lielu, tad mums nervu sistēma arī iet, kā es saku, tūtē. Ja? Tas būs priedes ekstrakts, var būt daudzsološs neiroģenētisko slimību ārstēšanai. Jo šobrīd arī ir pierādīts to, ka jau bērni piedzimst ar nervu sistēmu problēmām. Pieaugušie jauniešiem ir nervu sistēma problēmas. Visi sēž uz depresantiem. Viņiem visu, ko dod, to, ko nevajag. Ja, un vēl lielākā, dziļākā iet vēl lejā. Ja, bet šeit būs produkts, kuru var piedāvāt un kuri būs, es teiktu, ka tas būs top produkts, kur būtu jārunā katram visur jāiet un jāstāsta. Un jāpalīdz, lai nav jādzer cilvēkiem sintētiski, un lai nav 12 miljoni jātērē. Ja? Tā kā tas būs viens no ļoti superīgiem produktiem, kas ar smadzenēm strādās un nervu sistēmas sakārtos. Iekaisumus iekšā sakārtos. Mums dos ātrāku rezultātu infekcijām, lai būtu ātrāk izvesļotos.
jā, lai darbotos nervu sistēma un tieši kontrolētāk šis te eliksīrs ekstrakts mums sakārtos mūsu elektronisko lauku, jo mums ir sevišķi smadzenēs un apvalkā mums ir, un ar visā organismā mums ir jābūt mīnusiem un plusiem. Un ja mēs viņus nepareizi mūsu neironi strādā, tad mums arī šīs te gan nervu sistēmas, gan smadzeņu apvalks, jo es teiktu tā, ka tie ir tie galvenie procesi, kas mūsu visu regulē, visus pārējos organismus, visus mūsu procesus, ja? Un šis produkts ir izveidots priekš tam, lai to visu sabalansētu. Ja? Ejam tālāk. Tātad. Regulēs arī tātad ir pierādīts uzņemšana 10 dienas cilvēkiem ir traumatiskās smadzeņu trauma palīdzēja samazināt iekaišumus, tātad smadzeņu iekaišumus, smadzeņu audzēji. Ja ir ļoti efektīgi rezultāti, jau 10 dienās 10 cilvēkiem ir rezultāti. Tad iedomājieties, ko nozīmē citi gadiem ārstējas un neko nevar sārstēt. Ja? Bet šeit ir jau visus rezultātu pamata ir pierādīts. Ja? Kā zinat, mūsu zinātņu akadēmija, Ersāka zinātņu akadēmija bez pierādījumiem neko neveido. Ja? Priedes ekstrakts arī uzlabos un palīdzēs. Šis arī būs tas produkts, ko mēs runājām par cukura diabētiķiem. Tātad cukura līmeni asinīs, viņš normalizēs holesterīnus, viņš palīdzēs ātrāk sakārtot labo un slikto. Ja? Pētījumā arī ir pierādīti, kad 77 pacientiem ir otrā tipa cukuru diabēti, ja, un lietojot šo te jūraspriedes ekstraktu iedarbību 12 nedēļu laikā ir sakārtoti 100, tātad iedot 12 cilvēkiem 100 priedes ekstrakta, ja, un tad sadalot. Tāpēc ar šī te programma būs tās 6 pudelītes, ja, jo šo te ekstraktu viņu vajadzēs dzert tā lielā damā, ja viņā tur nebūs tas stiprie ekstrakti, lai būtu rezultāti, vienkārši ātri un pareizi rezultāti. Un ir jau, kā es saku, uz pamats ir, man jau patīk tas, ka šeit visu kontrolē, šeit pierāda, šeit un uz cilvēkiem taisa eksperimentus, ja, nevis uz kaķiem, zaķiem vai žurkām, ja. Bet ir cilvēki, kuri grib un saprot, ka mūsu kompānija ir tā, ka mūsu zinātnieki ir tie, kas var palīdzēt un joprojām ir palīdzēti, ja? Un ka viņi nebūs tie, kas arī tīri, man tagad neizdevās un mēs tagad lietosim. Tā nav. Ja? Tieši ir, kad ir tie labie rezultāti, jo viņi izveido šo produktu pirms tam, zinātniski pierāda un tad dod cilvēkiem, vai tas uz cilvēkiem katram individuāli ir. Un tad arī individuāli, protams, ir pieeja, ja? Bet kopējais rezultāts ir rezultāts. Vienam mazāk, vienam vairāk, bet tas kopējais ir tas ātrais rezultāts. Un tā kā jau arī mūsu prezidents, ka mēs bijām ar Guntiņu, tad arī viņš teica, tieši, kad ir otra, ir pirmām kārtām ir dūšīgumi, ja, kuri svars jāņem nost, un otra slimība, tas ir cukuru diabēts. Un tāpēc ar viņu veido šos te produktus, kas var palīdzēt šiem cilvēkiem. Ja? Un arī šis te ir tas, kurš arī palīdzēs. Tātad cukuru diabētiķiem viņiem būs sabalansēts, sakārtots, lai mazāk ir sevi jāindē. Ja? Lai tas insulīns nav vairs, lai viņš pamazām, protams, nebūs, tas ir jāsaprot, ja, ka tās programmas jau mums ir vajadzīgas, ir sistemātiskas, kaut kādu lielāku laiku. Ja, bet šeit es saprotu, ka būs viņš tik liels koncentrāts, ka viņš to organismu ļoti ātri šūnu līmenī viņš pacels uz augšu un izdarīs un sabalansēs, ja. Insulīnu, lai nebūtu jālieto, jā, lai nav uzlabot tieši
tātad iekaisumus, palīdzēs, un šajā arī tajā sarunā būtu sakārtosies. Tad jūras spriedzes ekstra pievienošana tradicionāli diabēta ārstēšanai palīdz pazeminēt glukozes līmeni, uzlabot asins un limfas darbību. Tas arī ir pierādīts, ka ar limfu, starp citu, ir ļoti grūti cīnīties. Ja nav limfas pareizas attecis, tad ar mums diabētiķiem ir sevišķi, ir ar limfu ir saistība, un vispār cilvēkiem, kuriem viņiem ir sabiezināta limfa, tās arī būs, tas ir vairogdziedzers, tā ir ginekoloģija, momentā automātiski, tas ir kuņģis automātiski, tāpat asins recēšana, viss ir kopā ar limfu, arī muskuļi paši un pat nervu sistēma, tad arī priede būs tā, kas palīdzēs un uzlabos, tātad vienkārši teikt, sašķidrinās, mazāk palīdzēs arī sirds slimniekiem, arī asins attecei būs, kurš palīdzēs šo sistēmu sakārtot. Jūras spriedzes ekstrakts arī ir tātad, sakārtos neironus organismā, nervu sistēma sakārtos organismā, tad, protams, būs automātiski ir pretvēžu īpašība. Tas ir automātiski. Un arī katrs mūsu produkts, ko ražo, ko veido, ir ielikts tas, lai būtu pretvēžu profilaks. Tāpat arī šis te spriedzes ekstrakts arī būs ļoti spēcīgs pretvēžu šūnu profilaks. Tātad, lai neveidojas, lai attīrās organisms, lai sakārtosies. Alfa terpināls, kas atrodas jūras spriedē, uzrāda pretvīžu īpašības pret dažādiem audzējiem un audzēju šūnām, plaušu, leikēmijai un koronārai. Ļoti daudz cilvēkiem ir ar leikēmijām, ir it sevišķi nevar sakārtot un viņi tur mokās. Tad šis te būs tas, kurš, jo viņš sakārto šo asins atteci, un palīdz spēcīgā veidā. Tātad spriedzes ekstrakts uzlabos arī, kā jau es teicu, smadzeņu šūnu dzīves spēju, ja viņš sakārtos to balansu tajā starpslonītī mums, tad arī būs profilaks Parkinsona, Alzheimer slimību gadījumos, tātad palīdzēs ievērojamā samazināt oksidentālo stresu. Olbaltumvielu bojājums, lipīdu priekšstadiācijas un šūnu nāvi. Tātad nebūs šūnu tik strauja dalīšanās un iznīcināšanās. Tad palīdzēs atjaunot visu laiku šūnu darbību. Lai visu laiku šūnas jaunas un jaunas, lai viņas neatmirst. Viņām ir jāatmirst, jāizdalās, bet jāveidojas vietā. Tad būs šis spriedzes ekstrakts, būs tas, kurš sakārtos to šūnu līmeni, veidošanos, šūnu apvalku. Tajā esošie protogenēni profilaktiski iedarbosies pret tādām slimībām kā augsts asinsspiediens, holesterīna līmenis, kā arī atbalsta organismu palielinot novecošanas sekas, tātad dzīvības eliksīrs, lai mums visu laiku ir spēks, lai mums dod enerģiju, jo ļoti daudziem cilvēkiem ir tā, ka viņiem nav spēka, vienkārši viņi nogurst, ka nav tā enerģētiskā lauka iekšā, Pētījumā ir 38 pacientiem, lai pētītu to ietekmi uz pacientiem ar hiperteniju. Tika konstatēts, ka asinsspiediena līmenis pazeminājās par 100 mg jūras spriedzes ekstrakta lietošana rezultātā 12 nedēļās. Visu laiku figurē 12 nedēļas, kā arī veicina endofilēnas slāņa dziedināšanu un rezultāts. Pateicoties spēcīgiem antioksidantu īpašībām, tas nodrošina aizsardzību pret oksidējušo stresu dažādas šūnu sistēmās, dubultojot antioksidantu enzīmus, intracellulo sintēzi un darbojās kā spēcīgs brīvo radikāļu iznīcinātājs. Tātad, par ko jau es teicu, tātad šūnu atjaunošana. Tātad piekrastes spriedzes ekstrakts palīdz mazināt simptomus un uzlabot plaušu darbību pacientiem astma un hopsa.
tā kā tas regulē smēķētāju asinsrītu, tas palīdz novērst smēķēšanas izraisīšanas sirds slimības, jūras spriedzes ekstrakts palīdzēs samazināt iekaisumu šūnu uzkrāšanos elpceļos. Jā, tātad smēķētājiem būs ideāls produkts, kurš sakārtos bronhus un attīrīs plaušas. Tātad pētījumi liecina, ka benzitols palīdz samazināt aizkuņu dziedzera iekaisumus, samazināt oksidatīvo stresu, samazināt nitrītu līmeni un paaugstina glutēnu līmeni. Jā, tātad vēl viens produkts būs pie stresa. Jā, arī palīdzēs, jā, stresa sakārto. Tātad lietošana ir pieaugušajiem ieteicams lietot vienu karoti, 20 ml, tas ir šķidrs, jā, tad 200 mg būs, ir pudelītes būs, jā. Rītā un vakarā, tātad no rīta, jā, divas reizes dienā, tukšā dūšā, jā, ir jādzer, jo viņam ekstraktam jāstrādā ar šūnu līmeni, nevar pēc ēšanas. Jūras spriedzes ekstrakts satura aktīvās sastāvdaļas, ja procedilīns atjaunošu pārtikas likumdošanā dēļ šo vielu saturošu produktu lietotāju grupa ir deficīta kā pieaugušie vecumā no 18 gadiem. Tātad pieaugušiem, bet arī mūsu tehnologi saka to, ka tāpat kā vispārējais, mums ir gan uz papīra 18 gadi, arī 11 gadi ir visur jau uz papīra, kā es saku, bet bērniem, protams, ne zīdaiņiem, bet mazākiem bērniem vienkārši to koncentrāciju mazāku, jā, un var arī dot bērniem, jo bērniem ir ļoti daudz problēmu un nerviem ir jāstrādā, ar smadzeņiem, kam ir problēmas, bērniem ir ļoti daudz, nedodam 20 ml, bet dodam kaut vai 2-3 un tad paaugstinām, jā, cik mēs katrs bērns to vajag izreikināt, ja pieaugušiem ir 20 ml, tad būs, cik būs tātad 14-11 gadīgiem būs 10 ml, un mazākam būs tiešām 5 vai 3, jā, un var dot un var mēģināt, un tas tiešām palīdz un būs ļoti, ļoti efektīvi strādāts. Tātad, redzat, būs tādās kastītēs pa 6 pudelītēm. Jā, tātad process būs 12 nedēļām. Jā, tātad šī sistēma 12 nedēļām domāt. Jā, un pa vienam mēs sapratu, ka nemaz nevarēs nopirkt, jo būs tikai tās 6 pudeles. Bet tas jau nekas, mēs jau varam no sākuma viņu nopirkt un mēģināt sev kaut vai pa drusciņam, savu attīstību, sev un citiem un saviem cilvēkiem, tas būs dzīvības eliksīrs, aizsardzības eliksīrs, mūsu organisma atjaunošanas eliksīrs, kurš, kā es saku, mūsu organismu sakārtos, lai nav skāps. Lai mums neveidojās nekas slikts, un ja mums ir tas sliktums, tad viņu samazinās un sakārtos. Ja? Palīdzēs cilvēkiem ātrāk tikt uz kājām, kā es saku. Ja? Tas būs tiešām tāds ļoti, ļoti spēcīgs produkts, kurš būs tiešām ir ļoti liela rezultāta. Kā jau redzat no pētījumiem, ja? Tā tad ir 12 nedēļu laikā, tātad, jā, ir rezultāti. Tas nav ilgs laiks, jā, un 4 × 3 ir 12, tātad 3 mēneši. Jā, kā jau visiem mūsu produktiem ir jādzer 3 mēneši. Tā ir šeit, un šeit būs tieši uz tiem 12 nedēļām. Jā, šis te kompleks. Un tad atkal būs pārtraukums, un atkal varēsim atjaunot. Atkal kādam laikam, jo mūsu dzīve tāpat turpinās, un tāpat mēs ēdam visu ko, un atkal mēs saņemam, ja, un atkal ko. Bet šeit būs tiešām tas, varēs uzturēt savu organismu, nepavēlti tur rakstīts, ka būs dzīvības eliksīrs, ja, tātad viņš visu laiku mūsu organismu palīdzēs uzturēt sārmainu, tādu, kādu mums ir jābūt. Ja, jo līdz ar to arī vēža šūnas, viņas iznīkst, viņas iziet no organisma ārā, viņas sāk dalīties, ja mēs palīdzam ar attīrīšanu, ja, lai viņš izdalās ārā, bet viņas nobeidzās un viņas vairs nevairojās. Šīs te šūnas, ja, tie parazīti,
ja, kuri ir tajos kopumos, kas ir organismos, ja ir sārmaina vide, viņiem nepatīk sārmaina vide. Ja, viņi nedzīvo sārmainā vidē, viņi dzīvo skābā vidē. Un jo mēs esam skābāki, jo mums ātrāk ir visādas citas sliktas, it sevišķi šīs sliktās lietas, ja? Jo arī alkoholisms, narkomānisms, tāpat trakā pīpēšana, kas ir, ja, kas cilvēkiem tagad ir, vājprātā, ja, neviens neko nerēķinās un nedarās tā, arī ir šī te nervu sistēma un smadzenes nepareiza funkcija. Viņam dodās tādas impulsi, viņi nesakārtojās, kā mums jābūt organismam pašam par sevi. Tā kā gaidam ātri šo te produktu un dzīvosim veselīgi, un lai mums visiem ir tiešām mēs varam sevi palīdzēt un citiem palīdzēt. Tā kā tā.